Piektdien, 5. oktobra pēcpusdienā Vidzemes augstskolā izvadīts otrais projekta Piepildi sevi pasākums. Piepildi sevi ir Aizsaka Valmiera rīkots praktisku semināru cikls. Cikla mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar dažādu profesionālo nozaru veiksmīgu pārstāvju pieredzi, tādējādi palīdzot izvēlēties nākotnes nodarbošanos atbilstoši savām interesēm un talantiem. Šajā projektā un šajā tieši konkrētajā nodarbībā mēs mācāmies caur citu profesionālu pieredzi, saprotam to, vai mēs gribam darīt tās lietas, kas mūs interesē hobija līmenī. Un tad šeit nāk cilvēkam patīk tas, ko viņi dara, un tad viņi stāsta, kā viņiem tas sanāk, kāpēc viņi ir tieši tur, kur viņi ir tagad, un kā viņiem tas ir kļuvis par panākumu atslēgu šis hobijs. Un tad mēs iedvesmojamies no cilvēkiem, kuri varbūt mums ir pazīstami tikai no mēdījiem, bet mēs tagad varam satikties un runāt un jautāt viņiem visu, ko mēs gribam zināt. Šoreiz ar klātesošajiem pieredzē dalīties bija ieradies aktīvā turisma centra Eži boss Rolands Melbārdis. Tikšanās laikā nemirkli neradās šaubas, ka darbs ar cilvēkiem ir Rolanda sirdslieta. Jau no paša sākuma auditorijā valdīja nepiespiesta gaisotne un atvērta komunikācija starp jauniešiem un semināra viesi. Nelielais apmeklētāju skaits nebija šķērslis. Jautājumi viedokļi no jauniešu puses izskanēja biežāk kā dažreiz krietni pilnākās auditorijās. Kā ir vieglāk strādāt, teiksim, ar mazām grupām vai ar lielām grupām? Ar visām ir sava kaut kāda pieeja cita. Mazām tu panāc tādu intīmāku, cik intīmāk, bet vienkārši tuvāk personiskāk gaisot attieksmi. Lielām grupām vairāk tur jākoncentrējas uz kaut kādu vizuālo materiālu vai kaut kā tur savādāk. Jā. Sakiet godīgi, kā jums patiktu vairāk šodien, ka šeit būtu pilns ar cilvēkiem, visa auditorija sēdētāji, kad ir šādi mazas grupiņas tāda vairāk tā kā brīva gaisotnē? Nebiju iedomājies, bet tas būtu jocīgi, ja te būtu pilna zāle. Tāpēc, kad es nevaru iedomāties iemeslus, kāpēc lai tā būtu. Jā, tas ir tāds, faktiski tā joma ir pietiekami specifiska, kurā mēs strādājam, un man pārliecība, kad atnāk tie, kuri visi ir īstie cilvēki, kas ir atnākuši. Tikšanās gaitā Rolands Melbārdis nevien stāstīja par ežu tapšanu, savu dzīves un profesionālo pieredzi, bet arī mudināja klātesošos praksē pārbaudīt savu radošumu, komandas darba un prezentācijas spējas. Jauniešu komandām pusstundas laikā bija jārada un jāvizualizē pasākuma vai projekta ideja, veidojot maketes no skolā atrodamajiem priekšmetiem. Semināra noslēgumā katra grupa savu veikumu prezentēja pārējiem. Jaunieši, skatos, jūs esat skolas inventāru kaut kur dabūjuši vai vismaz apzaļumojumus bišķi nozaguši. Kas te top? Te top brīvdabas deju skola. Makets vismaz tam. Jā, tas būs mums galvenais simbols. Un palīdzēs prezentēt, cerams, ideju. Ko neesam nozaguši, izmantojām latvisko, to zaļumu, par ko iepriekš runājam, kas mums ir dabā, un tad ceram, ka tas palīdzēs mūsu ideju tālāk aiznest līdz patērētājiem. Vismaz žūrijai patreizējai. Kā jums liekas, kāpēc Rolands jums deva šādu uzdevumu šodien? Varbūt viņš gribēja kādu ideju pašpikot, kas visticamāk arī notiks. Nē, varbūt, ka lai mēs paši izvērtējam savas iespējas un savas idejas. Tikpat labi mēs varam arī pievienoties Ežu komandai un izteikt savas idejas un atnākt pie Rolanda un pateikt, klausies, vai uztaisam kaut ko tādu. Visticamāk, varbūt arī viņš piekrist tādai trakai idejai. Kopumā plānoti 6 līdz 8 semināri darbnīcas, kas notiks laika posmā no septembra līdz novembra beigām. Nākamais pasākums notiks jau šo ceturtdienu, 11. oktobrī, kad būs iespēja tikties ar Valmiermuižas alus brūžu saimnieku Aigaru Ruņģi.